Latvijā mēdz teikt, ka jāmācās ir no citu kļūdām. Bet varbūt citi var mācīties no mūsu veiksmēm. Kad 2008. gadā sākās Latvijas starptautiskā aizdevuma programma, daudz neticēja, ka tā vispār izdosies. Tagad programma ir veiksmīgi nobeigta, un citi grib zināt, kā Latvija to paspēja. Marta sākumā šajā ēkā, Eiropas komisijas galvenajā mītnē, notika seminārs, kurā pulcējās eksperti un valsts pārvaldes profesionāļi, kur centās saprast, ko no Latvijas pieredzes var pielietot arī citas valstis, un ko mēs paši no tā varam iemācīties. No Eiropas komisijas viedokļa Latvija ir ļoti labs piemērs citām valstīm, kā pārvarēt krīzi, un šo pedagoģisko nozīmi neslēpj Marko Butī, kas vada par ekonomiku un finansējumu atbildīgo komisijas direktorātu. Man šķiet, ka no Latvijas var ļoti daudz mācīties par gatavību uzņemties atbildību, par politiķu uzticību izvirzītajiem mērķiem, par labu komunikāciju. Mums tieši tagad ir ļoti nepieciešami labi piemēri. Ir tāds priekšstats, ka Eiropai un Eirozonai šie ir grūti laiki un ka mums nav stratēģijas. Tā nav taisnība. Un Latvijas pieredze pierāda, ka mums ir stratēģija. Latvijā bieži sūdzējās, ka valsts krīzes laikā nedarīja pietiekami daudz, lai stimulētu ekonomiku. Taču, kā norāda Gabriele Džudiče, kurš pārstāvēja Eiropas komisijas sarunās ar Latviju, šis bija gadījums, kad tieši valsts izdevumu samazinājums palīdzēja ekonomikai atkopties. Protams, valsts sektoram ir ietekme uz tautsaimniecību, taču tā nesastāv tikai no valsts sektora. Ir arī privātie uzņēmēji, un Latvijā šis sektors patiesībā ir svarīgākais. Kad tiek dots ļoti skaidrs signāls, ka valdība gādā par tautsaimniecību, ka ekonomika vairs neatrodas brīvajā kritienā, tad kapitāls vairs neplūst projām, un nauda var sākt atgriezties. Patērētāji sāk vairāk tērēt, jo viņi zina, ka viņu ienākumi stabilizējas, bet investori izmanto iespēju ieguldīt, jo viņi zina, ka būt pirmajiem dod lielāku iespēju nopelnīt. Tāpēc pozitīvam noskaņojumam var būt ļoti spēcīgs iespējas. Tātad patiesībā Latvijā valsts izdevumu samazināšana palīdzēja tautsaimniecībai, jo tā pierādīja, ka valdība ķeras pie problēmas saknes. Bet ko Latvija var mācīties no krīzes pārvarēšanas? Tallinā strādājošais dāņu ekonomists Kārstens Stērs norāda, cik svarīgi ir pievērst uzmanību pārrobežu naudas plūsmai. Eiropas Savienības jaunās Austrumeiropas dalībvalstis ir līdzīgā stāvoklī kā Latīņamerikas valstis. Tās visas ir mazas attīstības ekonomikas, kuru likteni var būtiski ietekmēt dažu Londonas finanšu investoru lēmumi. Tāpēc Latvija vēl aizvien ir bīstamā situācijā. Politikas veidotājiem tas ir jāpatur prātā un jārīkojas atbildīgi un piesardzīgi. Cita starpā ir jāievieš mehānismi, kurus var izmantot nākamajā reizē, kad lielas naudas summas sāk ieplūst vai izplūst no valsts. Krīze arī radījusi lielas izmaiņas sociālajā sfērā, un tur reformām būs jāturpinās, kā norāda Emīlija Sinota no Pasaules bankas. Sociālās aizsardzības jomā svarīgākā problēma bija, ka pirms krīzes tēriņi par sociālo palīdzību bija starp zemākajiem Eiropas Savienībā. Lai gan bija noticis milzīgs pieaugums valsts tēriņos, ļoti maz no šīs naudas tika izmantota nabadzības samazināšanai. Tāpēc valstī nebija mehānisma, kā reaģēt uz krīzi. Tomēr valdība efektīvi izmantoja virkni jaunu programmu, tā skaitā maksājot pabalstus un atbalstot krīzes vissmagāk skarto iedzīvotāju piekļuvi veselības aprūpei un izglītībai. Tas ir vērā ņemams fakts, ka pat budžeta konsolidācijas laikā valdība spēja atrast papildus līdzekļus šiem mērķiem 0,5 vai 0,6% no iekšzemes koprodukta apmērā. Izglītības un veselības aprūpē galvenais izaicinājums ir turpināt attīstīt šīs reformas. Piemēram, veselības aprūpē ir jāturpina ieguldīt preventīvajā medicīnā. Ir plašāk jāpārbauda, vai cilvēkam ir augsts asinsspiediens un ātrāk jāsāk to ārstēt, nevis jāļauj slimībām attīstīties līdz akūtai fāzei. Ir jāspēj pretoties kārdinājumam turpināt investēt ēku celtniecībā, nevis cilvēku aprūpē. Sociālajā sfērā izaicinājums būs izstrādāt pastāvīgu stratēģiju nabadzības mazināšanai. Semināra laikā atkārtot nācās dzirdēt, ka Latvija ir veiksmes stāsts. Unikāls skatījums uz šo procesu bija Gatim Eglītim, latvietim, kurš strādāja Eiropas komisijas sarunu komandā. Kā Latvijai izdevās veiksmīgi izpildīt programmas prasības un pārvarēt krīzi? Varbūt tā ir latviešu
būtība, varbūt, kad latvieši kopumā, man liekas, ir tādi uzticami cilvēki. Kad nemēģinās kādu apvest ap stūri vai kā. Valsts sektorā tiešām bija godīga attieksme pret mums. Nebija tādi lēti triki, ka varētu aizdevējs kaut kā mēģināt apšmogt vai kā. Es pat teiktu, ka bija tiešām tāda saprotoša attieksme. Man liekas, ka Latvija tagad ekonomika ir nostādīta uz stabiliem un pareiziem pamatiem, jo teiksim, tas, kas bija trakno gada laikā, tā bija ilūzija. Es domāju, to cilvēki ir saprot, kad tirgojot zemes gabals vienam otram, tas no tā valsts nekļūst bagātāk. Ir jāražo, ir jāeksportē, jārada jauni produkti un tā tālāk. Zīmīgi, ka tajā pašā dienā, kad notika seminārs par veiksmes stāstu Latviju, Eiropas Savienības vadītāji bija salidojuši, lai lemtu par kārtējo atbalstu programmu Grieķijai. Un tas atgādina, ka mēs nekad nedrīkstam samierināties ar izdarīto. Kā eksperti norādīja, no bedres mēs esam izkļuvuši, bet līdz īstai labklājībai mums vēl daudz ir jādara.